Sveiks, sen neredzētais! Man te tieši pirms dažām minūtēm brilles saplīsa. Matus arī izmazgāja, bišķi saskruļojās, neiztaisnoju, bet ne par to ir stāsts. Stāsts ir par to, ka es vēl joprojām darbojos. Harija fotostudija ir rīktīgi busy, ko es gribēju palielīties bišķiņ. Biznesi iet tik labi, ka es iegādājos jaunu kameru. Sigma kamera. Sigmās mēs vēl projām strādājam. Prieks, ka atnācāt uzfilmēt vēl vienu epizodu ar mani. Un ielaidīšu jūs nedaudz savā ikdienā. Nu tad maucam! Te būs kāds, jā? Ķipa tu tā. Varam tā? Dai. Ok. Tu vienkārši, tu nezini to efektu, tu vienkārši ņem un tu griez līdz manai rokai, vecīti. Tu bļeģi, es esmu pats ar kameru strādāju. Jā, nu davai. Labi, davai. Oh, hey! Oh, hi! Sveiki! Labadiena! You must be Harry. Must be. Jā, stāvi šeit. Nu, ko tam mēs? Do you speak English? Yes. Oh, perfectly. So, what do I need? I need few pictures for my wife anniversary. We are together 5 years, and I just want to surprise her, like to take a few pictures, and it's gonna be like completely great surprise. Wi-Fi? Wife. Yes. Labi. Here. Yes. Here. Es panerbju angliski. Wife? Yes, wife. Wi-Fi. Džeks pirmo reizi ar Wi-Fi fočēsies. What the fuck, bļē? Tā. Katra diena ir kā izaicinājums. Es no izaicinājumiem nebaidos. Ok? Yeah. Un tā. Tavs Wi-Fi, ko tu gribēji? Tā, turi? Okay. Wi-Fi, jā? Tā, paiesim tūlīt ar Sigma kameru. Ok? I guess so. Can you also take pictures like of my face? Like close picture to my face? Ok. Kad viņam vēl vadu laikam, vajag interesants džeks. Zīs? Ok. Tā varbūt jāvajag, ka nezinu, kaut kā te var uzlikt. Ok? Oh, I guess so. Can we do also the picture next to this one? No, yes? Tu vari likt tur Wi-Fi rūtē droši. Okay. Jā. Varbūt drosmē bišķi tāds stīvs, varbūt. No. I don't drink. I'm good. Tā. Kaut kā man te grūti tāda bišķi tā valodas barjera, bet es domāju, ka tūlīt umbrella atrisinās. No. Just pictures. With no Wi-Fi routers or umbrellas. Just picture. No picture. Wi-Fi? No Wi-Fi. No yes. Wi-Fi? Just picture. Just simple picture. Simple. Mobīlie dati. Picture. Foto. Yes. Ok. Got you. Tā. Darbiņš nav grūts, bet atbildīgs. Nu tāds stīvs, nu tā kā shake, dance, shake. Yes, ok. Okay. I think this is gonna be good. How much I owe you? Ok. Okay. It's fine. Thank you. Viņš kaut ko, bļa, neaizmirs? O, kas maksās? Kas maksās, Niku jāsivi, bļa. Sveiki, Olas Pampitas! Maija. Harijs. Prieks iepazīties. Kādi veidi tevi te atpūtuši uz šo Harija fotostudiju? Es gribētu uztaisīt bildes OnlyFaniem. OnlyFans? Jā. Kas tas ir, tikai fēni vai kā? Nu, tās ir tādas seksīgas bildes, ko pērk cilvēki. Tas tāds jauns biznes, par kuru es nezinu, jā? Jā, un tad man vajadzētu tādas skaistas, seksīgas bildītes. Nu, tad tu esi atnākusi uz īsto vietu. Lūk, mana studija, gaismas, man ir Sigma fotoaparāts, viss kā nākās, man ir propi. Un es domāju, mēs esam gatavi kļūt seksīgi, vai ne? Jā, noteikti. Par kaut kādām pozām, kaut ko tu droši vien patiesi piedomājis, vai ne? Jā, esmu, protams. Tā, šo halātiņu es laikam vilkšu nost. Jā. Es te pakarināšu. Jā, sākumā patestēsim gaismas, jā? Jā. Pastīsimies. Tā. Es domāju tā, kaut kā tā.
Ok. Tā, tu pārāk plati tās kājas var, manuprāt. Bišķiņi varbūt kopā. Vēl. Izņem rokas ārā. Vot, jā, šitā būs labāk. Bišķi pa daudz tomēr, manuprāt. Tā, jā. Jā, tad varētu kaut kā, varbūt šitā. Nu tu mani gribi apčakarēt, vai ne? Tīpa kājas es nevarēšu pievērt. Tu mazā neķītrā. Nu labi, ja tev tā patīk, es kā skatos, ka ar gaismām viss ir ok. Viss ir ok. Kāds mums vēl poziņš šeit ir? Es domāju, varbūt varētu doggy style. Doggy? Tas ir suns? Tā kā suņa pozā. Doggy style. Ok, bet tad jāpaņemš krāslu nost. Kāpēc? Nu tīpa, doggy style? Doggy style, jā. Es biju domājusi tā kā... Tu domā, es zinu, par ko tu domāji. Tulīt. Tā, doggy styles. Ļoti labi izvēle vispār. Gulies blakus kaut kā apķerīt, kā tas tavs kucēns. Jā, gulies. Nu labi, jūs laikam esat profesionāli. Jā. Nu tad visi uz 3 saka, vau! 1, 2, 3. Vau! Nu re. Nu, man liekas, ļoti seksīgi. Nu, jā, labi. Varbūt ir kaut kas, ko varētu tā seksīgi mutē iebāzt. Mutē iebāzt? Jā, tā seksīgi. Protams, ka ir. Jā? Nu, par ko tu man uzskati? Iebāzt šito mutē. Un tagad es tev teikšu, tad būt blovo, jā? Bāz mutē. 3, 2, 1. Ideāls. Tāds līks. Pasties. Nu, tur uzgāja. Pagaid vēl viena. Uz pūtienes vēl atparādīšu. 3, 2, 1. Nē, Bomba? Labi, jūs laikam esat profesionāls, ja jūs sakat, ka tā ir labi. Tā ir labi. Labi. Bet vispār, jums tās pozas vēl ir kaut kāda, kas tā kā, nezinu, kas ir visseksīgākā poza, kas jūs? Nu, man jau šķita, ka es šeit nākšu un jūs man ieteiksiet kaut kādas Tieši tā. Mēs nedrīkstam aizmirst, kurš šeit ir profesionāls. Es teikšu godīgi. Es varu būt tev godīgs? Jā. Līdz galam es nejūtu to seksīgumu. Labi, jā. Jo man ir daži priekšlikumi. Nu, man arī šķiet, ka nebija tā līdz galam. Tāpēc uzgaidi šeit. Būs man par visus padomājis. Varbūt kaut kāda piepūšamā lele. Piepūšamā lele nē, bet mums būs tāds tā kā kostīmiņš. Raifrīt aiztaisīsim. Būs jāvelk šitas virsū. Nē, tehniski es varu varbūt iedomāties kaut ko tādu. Jā, drēbes atstāja, jā? Nevelk neko tikai nost. Nevajag bez topiņa varbūt un tad ar šito. Nē. Kāds bez topiņa? Nē. Nu, labi. Tā kā es biju domājis, nevis drēbes nevelk, bet botas tipa. Var vilkt cauri botēm, jā? Ka viņš jau svaigi ir no krāsošanām. Vajadzētu derēt, it kā uz acis, cik es skatījos, vajadzētu derēt. Nu, labi. Tā viss čotka, jā? Nu, jā, it kā. Nu, tāda mums ir tā ikdiena. Bieži vien klienti līdz galam nesaprot, kas ir profesionalitāte, bet tāpēc viņi nāk pie manis, un mēs izdarām visu uz maksimumu. Varbūt tikai uz vienu? Jā. Jā, labi. Es teiktu, 8 no 10 jau ir. Jā. Tā iepozējam. Jā, tikai muguru mēs stiep lūdzu. Man te ātrie ļoti tālu. Okay. Es teicu 8 no 10, ar to es biju domājis, ka vēl pietrūks kāda odziņa, lai viss reālāk paņemsim arī urmašīnu rokās. Tīpa kā ierocis. Labi. Ja? Okay. Kā jūs... Nu, nevajag bāzt iekšā neko, jaunā dāma. Ot, vienkārši, kā tu strādā, tu smagu vīriešu darbu. Nu, jau 9 no 10, tad man vēl palikusi tā pēdējā odziņa, par ko jau es zināju. Nu. Tā. Kas tas par kāpuru tagad? Kamēr turās? Nu, par to es arī runāju. Labs! Nu, tagad ir 10 no 10. Jums tiešām šķiet, ka šīs bildes pirks, ka tās ir pietiekami seksīgas? Girl, es esmu 1000% pārliecināts. Jā. Tas bizīs tev aizies. Tu pēc tam atcerēsies, Harijs, man šito. Bet tu neaizmirsti par mani, ka tu paliksi bagāti. Tev šitas aizies. Labi. Labi, jā. Būs labi? Jā, būs labi. Paldies jums. Šo visu ekipēju man vajadzēs atpakaļ. Tu pārģērbies, jā? Jā. Droši. Es aiziešu, izrakstīšu kvīti. Labi. Kārtējies vēl bez darbiņš padarīts, bļa. Liels paldies, Harij. Es noteikti nākšu vēl. Droši, es tevi gaidīšu vēl. Labi. Atā!
Tā, lai tev forši tur OnlyFanos visi iet. Jā, tev arī forši. Davai, čau. Tāda arī ir man tā ikdiena. Tas pirmais varbūt bija tās nedaudz pārpratums, ka es neprotu valodu, bet šādi es strādāju ar klientiem. Jūs zināt, kur doties, jūs zināt, kur taisīt foršas bildes. Harija fotostudijā. Jā, lūdzu. Sveiki, jā. Sveiki. Es it kā ēdienu nepasūtīju. Jā, šito prikolu katru dienu dzirdu, jā. Es atnācu bildi iztaisīt profilu. Tu esat īstajā vietā. Jā, vienkārši, zin kā, man nav pagaidām bildi tur Boltā, un tad cilvēkiem nepatīk tie indosiki, ka piegādā viņi cancel un vienkārši gribās, parādīt, kas tā. Tur, kur tie uzspiež kurieru parāda. Jā. Tev nav bildes? Man nav bildes, jā. Kā, iet pa darbu? Slikti, visi cancel orders. Jā. Bet tu esi īstajā vietā, tu visu sakārtosi, droši stājies te, ir arī spoglis, ja tu gribi safrizēt savu matus, vārdu, kaut ko. Būs labi, man tikai ātrā vajag vienu bildi un viss. Es tā sapratu. Bet, zini, ar mākslu steigties nedrīkst. Ok. Tā. Jūs tā kā portrecē tikai? Protams. Kāpēc jūs tik zemu? Es bišķi muguru vienkārši sēdāju krampīgi, tāpēc tā. Okay. Tā, zini kā, varbūt man liekas, jau ir labi, ne? Jūs tur divas nolēc somu un nolēc viņu. Un tā viņa tāda stipra izturīga. Ir ok, Zini kā, pamēģinām viņas apsēsties. Kāds palīdz? Tas softbox ir zemāk, lai to nav jātup, lai tu vari apsēsties, cipa. Man tā? Tipus no sāniņa kaut kā. Ja? Ok. Tā, nesasprindzinies ļoti, jā? Tā kā no turienes tagad jau? Tā, mierīgi rokas. Okay. Tā mierīgi, ja? Šajā, jā. Bet jūs tikai augšu fočējat, vai ne? Bet ko es to fočēju leju, ķipa? Vienkārši dīvaini poza. Tā? Tik tuvu, wow. Jā. Tā, bet zini kā ir? Man liekas, kaut kas arī trūkst, pišķiņ. Man liekas, jau ir labi tās pirmās divas. Es saregulēšu apgaisojumu un sancīšu vienu propu. Ok. Labi? Bet tā es bišķi pieregulēšu tas spožāku. Bet tām visām bildēm būs jāmaksājas, tu baigi daudz fočēji. Nē, beigās, kur to patīšu labāk. Okay. Somu paņem malā pagaidām. Vispār? Jā. Viņi bišķi tomēr man traucē. Ok. Kur man tas palika? Tā, uzvilksim šito. Tas ir? Tas ir props. Kādā veidā viņš man palīdzēs? Vecīt, nestrīdies ar profesionāli. Jūs fočēsiet zem? Es fočēšu, kā būs jāfočē. Man vajadzēja tikai tā līdz. Es sapratu. Tu vari man neatkārtot vienu to. Nē, ok. Zinu, ko es daru. Pat šo no jāmaksās, ok. Jā, nē, par vienu bildi būs jāmaksā. Jā. Kāda mašīna. Jūs, man liekas, nedaudz pa zemu, ne? Ļoti labi. Tiešām labi, jā. Zini, es parasti man šodien bija pievērsnes situācija, pie manis bija meitene, viņa gribēja fočēties OnlyFans, un es vienkārši tā kā, es atļaušos vienu bildi uztaisīt selfie veidā. Ok, es viņu nelikšu profilā. Ko jūs darat? Tā. Jūs Patver šito rokas. Jūs gājāt Praidā pagājušajā gadā? Es? Jā. Kāpēc jums tā liekas? Vienkārši tādā doma ienāca prātā varbūt nesaistīt, nav svarīgi. Beidziet fočēt man zimlocikli. Labi. Skaties tālumā. Ok. Ko jūs darat? Man sāk reāli. Tā pirmā bilde, man liekas, bija laba. Jūs esat gejs. Es? Jūs esat gejs, jā. Vecīt. Man nav nekas pret. Neviens nemīl sievietes vairāk par mani. Jā. Kas ir pa apvainojumiem? Cik jāmaksā par to pirmo bildi? Man liekas, šeit atnāca pasūtījums, man ir jāiet. Tev smūklītis iedošu atlaidīt. Neskapēc. 17 eiro. Ok, kur jāmaksā? Naļa kā ir? Jā, skatīties, atradīšņāku somā, jā. Ok, davai, norēķinājamies, jā. Nu ko? Ok, es nebūšu atpakaļ, jā. Paldies par bildēm, visu labi. Nav par ko tu zini, kur jāgriežās. Jā, nekad mūžā, jā, visu labi. Apmēram tāda man ir tā ikdiena. Harija fotostudija ir dzīva, un ja jums, es izmantošu iespēju, ja jums arī vajag bildes pasei, vīzām, tur OnlyFans vai vēl tur kaut kam, jūs zināt, kur griezties. Like un subscribe,